Sveiki! Es esmu Zane, un šajā nodarbībā tev pastāstīšu, kas ir kopas, kā iedala kopas un kādas darbības ar kopām varam veikt, kā Eilera-Venna diagrammu izmantot uzdevumu risināšanā, kas ir pilnā pārlase un kā es to varu izmantot, nosakot visu elementu skaitu. Ar vārdu kopa matemātikā apzīmē kaut ko veselu, vienotu, kas sastāv no atsevišķiem objektiem. Objektus, no kuriem tiek veidota kopa, sauc par kopas elementiem. Piemēram, tā varētu būt 7. klases skolēnu kopa, naturālo skaitļu kopa vai Latvijas pilsētu kopa. Atceries, ka kopu apzīmē un pieraksta ar lielajiem burtiem. Piemēram, kopa A, kura man sastāv no cipariem 1, 2 un 3. Tagad risināsim pirmo uzdevumu. Pirmajā uzdevumā tev ir jāuzraksta vēl 3 elementi, kuri pieder dotajai kopai. Kopa A sastāv no elementiem 4, 8, 12, 16 un 20. Tātad tie ir skaitļi, kuri dalās ar 4, un es varētu pierakstīt vēl tālāk skaitli 24, 28 un 32. Kopa B sastāv no elementiem Rīga, Sigulda, Valmiera, Ventspils. Latvijas pilsētas. Pierakstīšu vēl 3. Liepāja, Talsi un Bauska. Tu droši vari pierakstīt citas 3 Latvijas pilsētas, kuras tu zini. Kopa C sastāv no elementiem Balodis, Stārķis, Vārna un Dzenis. Pierakstīšu 3 citus putnus. Zīlīte, Gulbis un Dzeguze. Pirmo uzdevumu mēs esam pabeiguši. Otrais uzdevums. Attēlā mums ir dota kopa A. Un, izmantojot simbolus, pieder un nepieder, mums ir jāapraksta visu elementu piederību šai kopai. Nu tad pierakstīsim. Mēs redzam, ka skaitlis 3 pieder kopai A, 6 pieder kopai A, 12 pieder kopai A, 18 pieder kopai A un 24 arī pieder kopai A. Tālāk pierakstīsim tos elementus, kuri nepieder kopai A. Un tie būtu skaitlis 2 nepieder kopai A, 4 nepieder kopai A un skaitlis 10 arī nepieder kopai A. Pirmo jautājumu esam atbildējuši. Otrajā jautājumā mums ir jānosaka, cik elementi pieder kopai A. Nu tad saskaitīsim, cik tad mēs pierakstījām. Tātad mēs pierakstījām skaitus 3, 6, 12, 18 un 24. Tātad tie ir 5 elementi. Trešajā
Jautājumā mums ir jānoskaidro, kāda īpašība pieder visiem kopas A elementiem. Un ja mēs paskatāmies uz visiem elementiem, kuri pieder kopai A, mēs varam saredzēt, ka visi skaitļi dalās ar 3. Tātad mēs varam rakstīt skaitļi dalās ar 3. Ceturtajā jautājumā mums ir jāuzraksta vēl 3 elementi, kuri pieder kopējā. Tātad varam uzrakstīt jebkurus citus 3 skaitļus, kuri arī dalās ar 3. Es uzrakstīšu skaitli 27, tas man piederēs kopai A, 30 piederēs kopai A, un skaitlis 33 arī piederēs kopai A. Otro uzdevumu mēs esam pabeiguši. Tālāk noskaidrosim, kas ir galīga, bezgalīga un tukša kopa. Kopu mēs sauksim par galīgu kopu, ja tā saturēs galīgu skaitu elementu. Tātad kopa, kurai es varu saskaitīt, cik tad elementi atrodas šajā kopā. Nu, piemēram, 7. klases skolēnu kopa, Latvijas ezeru kopa un ciparu kopa. Kopu mēs sauksim par bezgalīgu kopu, ja tā satur bezgalīgi daudz elementu. Jeb sanāk, ka es nevaru noteikt precīzu skaitu, cik tad elementi pieder dotajai kopai. Nu, kā piemēram, tā varētu būt naturālo skaitļu kopa vai skaitļi, kas dalās ar 5. Un kas tad mums būs tukša kopa? Izrādās, ka kopu mēs sauksim par tukšu kopu, ja tā nesaturēs nevienu elementu. Un tukšu kopu tātad mēs apzīmēsim ar sekojošo simbolu. Uzzīmēsim nulīti un pārsvītrosim. Kāds tad piemērs mums varētu būt tukšai kopai? Mēneši, kurā ir 32 dienas, jo, kā mēs zinām, mums nav neviens mēnesis, kurā būtu 32 dienas. Risināsim trešo uzdevumu. Un trešajā uzdevumā mums būs jānosaka, vai dotā kopa ir galīga, bezgalīga vai tukša kopa. Kopa A, un tajā ir pāra skaitļi, kuri ir mazāki par 20. Un mēs zinām, ka mēs nevaram noteikt visus pāra skaitļus, kuri ir mazāki par 20, jo tādi ir bezgalīgi daudz. Tādēļ tā mums būs bezgalīga kopa. Kopa B, kas sastāv no meža dzīvnieku sugas Latvijā. Zinām, ka mēs varam noteikt, cik tad meža dzīvnieku sugas dzīvo Latvijā, tāpēc tā būs galīga kopa. Kopa C - veselie skaitļi. Arī šajā gadījumā mēs nevaram noteikt kopas elementu skaitu, un tā mums sanāks bezgalīga kopa. Kopa D jau iepriekš apskatītais piemērs par pilsētām Latvijā. Un zinām, ka mēs varam saskaitīt, cik tad pilsētas ir Latvijā, tāpēc tā būs galīga kopa. Nu, un kopa E, kurā ir naturālie skaitļi, kas ir mazāki nekā 1. Un mēs zinām, ka mums nav neviens naturālais skaitlis, kas būtu mazāks par 1, tāpēc tā mums būs tukša kopa. Jeb es to varu pierakstīt arī ar tukšas kopas simbolu.
Trešo uzdevumu mēs esam atrisinājuši. Tālāk noskaidrosim, kas tad ir apakškopa. Un izrādās, ka, ja kopas B katrs elements ir arī kopas A elements, tad kopu B mēs sauksim par kopas A apakškopu. Un to mēs pierakstīsim sekojuši, ka B ir kopas A apakškopa. Ja es to apskatos schematiski, tad sanāk, ka kopa B ir daļiņa no lielākas kopas A. Nu, kā piemēram, man sanāktu, ja kopa A man sastāv no elementiem A, B, C, D, un kopa B man sastāv tikai no elementiem A un D, un es redzu, ka abi šie elementi, gan A, gan D, atrodas arī kopā A, tad es varu teikt, ka kopa B ir apakškopa kopai A. Un to es pierakstu, izmantojot šo te simboliņu. Kopa B ir apakškopa kopai A. Risināsim ceturto uzdevumu. Un ceturtajā uzdevumā mums būs jānosaka, kura no kopām ir apakškopa kādai citai kopai. Un pierakstīsim to, izmantojot simbolus. Un mums būs dotas 4 kopas. Kopa A, kas ir divciparu skaitļi, kopa B, kurā ir skaitļi 10, 11, 12 un 13, kopa C, kura ir naturālie skaitļi, un kopa D, kur mēs redzam, ka sastāv mums no skaitļiem no 7 līdz 17. Mēģināsim pierakstīt. Sākumā paskatīšos uz to kopu, kuru sastāv vismazāk elementu, un tā man ir kopa B. Un tajā man ir pierakstīti skaitļi 10, 11, 12, 13. Un es zinu, ka tie visi ir divciparu skaitļi. Tāpēc es varu rakstīt, ka kopa B ir apakškopa kopai A. Tālāk es domāju, ko vēl es zinu par šiem skaitļiem 10, 11, 12 un 13. Es zinu, ka tie ir arī naturālie skaitļi. Tādēļ kopa B man ir apakškopa kopai C. Un ja es uzmanīgi apskatos uz kopu D, tad es redzu, ka kopā D man atrodas visi šie skaitļi - 10, 11, 13, 14. Tur nav, es par daudz jau iekrāsoju. Tātad tikai 10, 11, 12 un 13. Tātad šie te elementi atrodas arī kopā D, tāpēc es varu rakstīt, ka kopa B ir apakškopa arī kopai D. Labi. Tālāk paskatīsimies uz citām kopām. Varbūt kāda cita kopa vēl ir apakškopa kādai no dotajām. Nu tad, ja mēs apskatāmies kopu D, kurai kopai D varētu būt apakškopa? Vai tie varētu būt divciparu skaitļi? Apskatos, ka nē, jo kopā D ir arī elementi 7, 8 un 9, un tie nav divciparu skaitļi. Tātad visi uzrakstītie man ir naturālie skaitļi, tad es varu rakstīt, ka kopa D ir apakškopa kopai C. Un man ir divciparu skaitļi un naturālie skaitļi. Un es zinu, ka visi divciparu skaitļi man ir arī naturāli skaitļi. Tādēļ es varu rakstīt, ka kopa A ir apakškopa kopai C. Un ceturto uzdevumu mēs esam
atrisinājuši. Tālāk noskaidrosim, kādas darbības mēs varam veikt ar kopām. Un pirmā darbība, kur mums ir iespējams veikt, un noteikti ir kopu šķēlums. Kas tad ir kopu šķēlums? Izrādās, ka par kopu A un B šķēlumu sauc kopu, kura sastāv no visiem tiem elementiem, kuri piederēs gan kopai A, gan kopai B. Un to mēs pierakstīsim šādi. Tātad šķēlumu turpmāk pierakstīsim sekojoši. A un B šķēlums. Ja es schematiski apskatos un izmantoju Eilera-Venna diagrammu, kurā es attēloju kopas, tad šis šķēlums sastāvēs no tiem elementiem, kuri piederēs gan kopai A, gan kopai B. Tātad tā ir tā daļiņa, kura pārklājas abām divām kopām, jeb ir kopīgā. Tā, kuru es šeit esmu iekrāsojusi zilā krāsā, un nu jau pārkrāsoju pāri, lai tu labāk vari redzēt. Apskatīsim piemēru. Ja man ir kopa A, kas sastāv no elementiem 1, 2, 3, 4, 5, un kopa B, kas sastāv no elementiem 4, 5, 6 un 7, tad mums ir jāsameklē tie elementi, kuri būtu kopīgi. Un es redzu, ka 4 un 5 ir gan kopā A, gan kopā B. Tāpēc es varu rakstīt, ka kopas A un B šķēlums sastāv no elementiem 4 un 5. Kas tad ir kopu apvienojums? Par kopu A un B apvienojumu sauc kopu, kas sastāv no visiem kopas A un visiem kopas B elementiem. Un to mēs pierakstīsim sekojoši. Kopas A un B apvienojums. Ja es to paskatos ar Eilera-Venna diagrammu, tas nozīmē, ka man ir vajadzīgi visi elementi, kuri ir gan kopā A, gan kopā B. Ja ir kāds elements, kurš pieder gan vienā, gan otrā kopā, es viņu rakstīšu tikai vienu reizi. Nu, piemēram, ja mums ir kopa A, kas sastāv no elementiem 1, 2, 3, 4, 5, un kopa B, kas sastāv no elementiem 4, 5, 6, 7, tad apvienojums būs, kad es uzrakstīšu visus elementus, kurus tad es varu sastapt kopā A un B. Un, lai man būtu vieglāk, tad es viņus rakstīšu augošā secībā, sākot ar mazāko. Un tas būtu skaitlis 1, 2, 3, 4, 5, 6 un 7. Tātad 4 un 5 man bija abās kopās, bet es viņu pierakstīju tikai vienu reizi. Tālāk pildīsim 5. uzdevumu, kur mums būs dotas divas kopas A un B. Un mums būs jāuzraksta kopas šķēlums un apvienojums. Pirmajā piemērā rakstīšu to šeit apakšā. Kopa A man sastāv no elementiem 2, 4, 6 un 8, un kopa B sastāvēs no elementiem 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Un es gribēšu uzrakstīt kopas šķēlumu. Tad atceramies, kā mēs apzīmējām šķēlumu. Un tagad mums ir jāatrod tie elementi, kuri būs kopīgie. Un šeit es redzu, ka 6 atrodas gan kopā A, gan kopā B. Tāpatās arī 8 atrodas gan kopā A, gan kopā B.
Tātad es varu pierakstīt, ka šķēlums tātad man sastāvēs no diviem elementiem - 6 un 8. Savukārt kopas A un B apvienojums, atceramies, kā mēs pierakstam apvienojumu, man sastāvēs no visiem elementiem. Un rakstīšu to augošā secībā, lai man ir vieglāk, un es esmu pārliecināta, ka es nevienu neesmu aizmirsusi. Tātad mums tur piederēs elements 2, 4. Es redzu, ka kopā B ir 5, tad 6, kurš ir abās kopās, elements 7, kas ir kopā B, 8, kas ir abās kopās, un tad 9 un 10. Pirmo piemēru mēs esam atrisinājuši. Skatīsimies piemēru numur 2, un atkal sāksim ar kopu šķēlu. Tātad noteiksim tos elementus, kuri atrodas abās kopās. Izpētīsim, kādi tad elementi ir kopā A. Tātad kopā A mums ir elementi 1, 3, 5, 8 un 9, un kopā B ir elementi 2, 4, 6, 8 un 10. Un vienīgais, ko es redzu, kas mums ir abās kopās, ir elements 8. Nu, tad to es arī pierakstīšu. Tātad šķēlums man sastāv no elementa 8. Un tagad uzrakstīsim apvienojumu. Tātad apvienojums mums sastāv, un uzrakstīsim visus elementus atkal augošā secībā. 1, 2, 3, es redzu, ka ir arī 4, 5, 6, 7 mums nav, tad ir 8, 9 un 10. Mums ir palicis vēl trešais piemērs šajā uzdevumā. Nu tad atkal sāksim ar kopu šķēlumu, jeb to elementu, kas ir kopīgs. Izpētīsim šīs abas kopas. Kopā A ir elementi 5, 10, 15 un 20. Kopā B tad mums ir elementi 4, 8, 12 un 16. Un es redzu, ka neviens elements man nav tāds, kur es varētu ieraudzīt gan kopā A, gan kopā B. Tāpēc man sanāk, ka kopu šķēlums ir tukša kopa, jo man nav tādu elementu. Savukārt apvienojumā jau gan mums būs elementi, kurus uzrakstīt. Nu, tad uzrakstīsim visus elementus, kuri tad man ir kopā A un B. Rakstīsim atkal sākot ar mazāko. 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 un 20. Piekto uzdevumu mēs būsim pabeiguši. Tālāk risināsim uzdevumu, kurā izmantosim Eilera Venna diagrammas, lai mums būtu vieglāk saprast. Un sastajā uzdevumā tātad mums ir teikts, ka no 7. klases skolēniem 14 spēlē basketbolu, 17 skolēni spēlē futbolu, bet 9 skolēni spēlē gan basketbolu, gan futbolu. Un jautājums ir, cik skolēnu ir 7. klasē? Vispirms izveidosim Eilera Venna diagrammu. Mēģināsim atrast, kur es varu uzzīmēt. Tātad uzzīmēsim vienu kopu un uzzīmēsim 2. kopu.
Šeit mums būs tie skolēni, es apzīmēšu ar kopu ar burtiņu B, kuri spēlēs basketbolu, un šeit ar burtiņu F tie, kuri spēlēs futbolu. Un tad pa vidu man būs tie, kuri spēlēs gan basketbolu, gan futbolu. Un šeit es varu redzēt, ka man kopā ir 9 skolēni, kuri spēlē gan basketbolu, gan futbolu. Lai es varētu noskaidrot, cik man klasē pavisam ir skolēni, man vajadzētu saprast, cik ir tādi skolēni, kuri spēlē tikai basketbolu. Ja es zinu, ka kopā 14 skolēni spēlē basketbolu, un 9 ir tādi, kur spēlē arī futbolu, tad no 14 atņemot 9, es uzzinu, ka 5 ir tādi, kuri spēlē tikai basketbolu. Tikai spēlē basketbolu. Tātad es noskaidroju, ka 5 skolēni ir tādi, kuri spēlē tikai basketbolu. Tagad man vajadzētu noskaidrot, cik ir tādu skolēnu, kuri spēlē tikai futbolu. Ja es zinu, ka pavisam futbolu spēlē 17 skolēni, un 9 ir tādi, kuri spēlē arī basketbolu, tad no 17 atņemot 9, es iegūstu, ka 8 skolēni tikai spēlē futbolu. Tātad 8 skolēni ir tādi, kur spēlēs tikai futbolu. Nu, un tagad, lai noskaidrotu, cik tad klasē mums ir skolēni, mums atliek saskaitīt tos skolēnus, kuri spēlē tikai basketbolu, pieskaitīsim skolēnus, kuri spēlē gan basketbolu, gan futbolu, un pieskaitīsim skolēnus, kuri spēlēs tikai futbolu. Un 5 plus 9 plus 8, tātad mums ir 22 skolēni. Tātad tik skolēni mums ir 7. klasē. Uzdevumu esam atrisinājuši. Nu jau esam nonākuši pie šīs nodarbības pēdējā tematiņa, kas mums ir jānoskaidro, kas tad ir pilnā pārlase un kam mēs viņu izmantojam. Pilno pārlasi mēs veicam tādos gadījumos, kad mums ir jāapskata visi iespējamie gadījumi, cik tad veidos es kaut ko varu izdarīt, vai cik veidos es, piemēram, varu saģērbties no rīta, lai aizietu uz skolu. Mums ir dots, piemēram, šāds gadījums, ka klasē ir jāizvēlas pasākumu vadītāju pāris - puisis un meitene. Un pasākumu vadīt mums ir pieteikušies šādi skolēni - Jānis, Pēters, Anita, Liena un Vita. Lai mēs varētu noteikt, cik tad gadījumos un cik veidos tad es varu izveidot šo pasākumu vadītāju pāri, es varu uzdevumu risināt 3 dažādos veidos. Tātad, lai sistematizētu un parādītu visus iespējamos pārus, es varu veidot koka diagrammu, jeb grafu, es varu veidot tabulu, vai es varu to pierakstīt, izmantojot secīgu pierakstu. Un šim piemēram par pasākumu vadītājiem apskatīsim visus 3 gadījumus. Tātad pirmais, ko mēs paskatīsimies,
Būs koka diagramma, pēc tam mēs paskatīsimies, kā es varu izveidot tabulu, un pēc tam, kā es šo uzdevumu varu atrisināt, pierakstot secīgu pierakstu. Tātad, ja es gribu izveidot koka diagrammu jeb grafu, kurā es attēlotu visus iespējamos pasākumu vadītāju pārus, tad es sākšu veidot ar puišiem. Tātad man ir iespēja izvēlēties divus puišus. Viens puisis, ko es varu kā vakaru vadītāju izvēlēties, ir Jānis, otrs ir Pēters. Savukārt, ja Jānis ir pasākumu vadītājs, tad viņš pasākumu var veidot kopā ar Anitu. Tā būtu viena iespēja. Viņš šo pasākumu var vadīt kopā ar Lieni, vai viņš šo pasākumu var vadīt kopā ar Vitu. Tātad man ir jau trīs iespējas, kas man varētu būt pasākuma vadītājs. Savukārt, Pēteris, tieši tāpatās kā Jānis, pasākumu var vadīt ar Anitu, pasākumu var vadīt ar Lieni, vai pasākumu var vadīt ar Vitu. Tātad arī Pēterim ir trīs iespējas, ar ko viņš kopā varētu vadīt pasākumu. Un kopā, ja mēs paskatāmies, mums ir sešas iespējas, kā es varu izvēlēties pasākumu vadītāju pāri. Tālāk mēs varam šo pašu uzdevumu pierakstīt arī izmantojot tabulu. Un ja es veidotu tabulu, tad es sarakstītu visus skolēnu vārdus, kuri man var būt. Tad es izvēlētos stabiņā pierakstīt, ka man ir iespēja izvēlēties Anitu, Lieni un Vitu, un pie rindiņām tad es skatītos, ka man ir puiši iespējami Jānis, Pēteris, tātad šos abus pierakstītu. Un tagad es varētu skatīties, ka Jānis var vadīt kopā ar Anitu, tā būtu viena iespēja. Jānis var vadīt kopā ar Lieni, būtu divas iespējas. Jānis var vadīt kopā ar Vitu, un tātad tās ir trīs iespējas, ar ko tad Jānis varētu vadīt šo pasākumu. Tieši tāpat tās arī Pēters. Pēters varētu vadīt ar Anitu, Pēters varētu vadīt pasākumu kopā ar Lieni, vai Pēters varētu vadīt pasākumu kopā ar Vitu. Un ja es saskaitu visus kopā, man joprojām sanāk tās pašas sešas iespējas pasākumu vadītāju izvēlē. Apskatīsim trešo iespējamo pierakstu šādu uzdevumu risināšanai, kas būtu secīgs pieraksts. Ja es nevēlos veidot koka diagrammu vai zīmēt tabulu, es varu pierakstīt secīgi, izmantojot kaut kādus saīsinājumus. Un, piemēram, es nerakstīšu pilnu vārdu, bet es rakstīšu tikai skolēnu pirmos burtus. Tātad Jānis man var pasākumu vadīt kopā ar Anitu. Jānis šo pasākumu var vadīt arī kopā ar Lieni, vai Jānis pasākumu var vadīt kopā ar Vitu. Ja es paskatos, kādas izvēles iespējas ir Pēterim, tad Pēteris var pasākumu vadīt ar Anitu, Pēteris var pasākumu vadīt ar Lieni, vai Pēteris var pasākumu vadīt ar Vitu. Un atkal es redzu, man joprojām saglabājas šīs sešas izvēles iespējas. Tātad, ja uzdevumā nav norādīts konkrēts risinājuma veids, koka diagramma, tabula vai secīgs pieraksts, tu vari izvēlēties, kurš no šiem risinājumiem tev patīk vislabāk un kuru tu vislabāk saproti. Risināsim septīto uzdevumu. Kārlis, Lauris, Mārcis un Nauris spēlēja šahu. Katrs zēns izspēlēja spēli ar katu.
Un jautājums ir, cik spēles viņi kopā izspēlē. Tad šoreiz, lai šo uzdevumu vieglāk atrisinātu, es izveidošu tādu kā koka diagrammu, bet mazliet savādākā veidā, kur es sarakstīšu, ka man ir spēlētājs Kārlis, spēlētājs Lauris, spēlētājs Mārcis un spēlētājs Nauris. Un tā kā šie te jaunieši spēlēja šahu, katrs ar katru, tad noskaidrosim, cik tad spēles man bija. Tātad man sanāk, ka Kārlis varēja spēlēt šaha partiju ar Lauri, tāpatās kā Lauris ar Kārli, tad tā būtu viena spēle. Lauris varēja spēlēt kopā ar Mārci, tāpat kā Mārcis sanāk, ka tos pat tajā pašā spēlē spēlēt ar Lauri. Tā būtu spēle numur 2. Tad Mārcis varētu spēlēt ar Nauri. Līdz ar to Nauris spēlē arī ar Mārci. Tā būtu spēle numur 3. Tāpat tās man sanāktu, ka Nauris var spēlēt ar Kārli, un tā ir tā pati spēle, ko Kārlis spēlē ar Nauri. Tad tās mums jau ir 4 spēles. Kas mums savā starpā vēl nav izspēlējuši? Es redzu, ka Kārlis nav izspēlējis ar Mārci. Tā būtu spēle numur 5, jo tajā spēlē arī Mārcis spēlētu ar Kārli, un Lauris izspēlētu ar Nauri. Un Nauris ar Lauri, tad tā būtu spēle numur 6. Tātad kopā, cik tad spēles viņi izspēlēja, mēs iegūstam, ka viņi būtu izspēlējuši 6 spēles. Un uzdevumu esam atrisinājuši. Atrisināsim šīs nodarbības pēdējo 8. uzdevumu. Zanei ir balts, sarkans un rozā sporta krekls, kā arī melni un balti sporta šorti. Attēlo Zanes apģērba izvēles iespējas. Cik dažādos veidos Zane var saģērbties sporta nodarbībai? Nu tad šo mēģināsim arī attēlot. Un ja mēs tā skatāmies, tad Zanei ir balts, sarkans un rozā sporta krekls. Labi. Tātad Zane šo balto kreklu, balts krekls, var vilkt ar melniem šortiem vai ar baltiem šortiem. Zanei ir sarkans krekls. Kuru viņi var vilkt ar melniem šortiem vai baltiem šortiem. Un vēl Zanei ir rozā krekls, kuru viņa var vilkt joprojām vai nu ar melniem šortiem, vai baltiem šortiem. Nu tad, saskaitot visas izvēles iespējas, mēs redzam, ka Zane uz sporta nodarbību var saģērbties 6 veidos. Un arī šīs nodarbības pēdējo uzdevumu mēs esam atrisinājuši. Paldies par dalību šajā nodarbībā, uz tikšanos nākamajā nodarbībā!